Elektromagnētiskās vaniņas. Aizveries. Jums signālus piespēlēja tagad šajā bunkurā, lai jūs nākat. Jā. Okay. Puikas aizver savu nahuj žebēku. Tā jau likās, ka jums iedeva signālu, lai nākat uz šito čatu. Tāpēc, ka... Patīsties, baitāk. Iepriecēs, ir reāls spiegs, ir apsolu. Viņa man šodien pateica to, ka viņa man... Nē, viņa šodien pateica to, ka man izveros. Es tev pateicu to, kas tev galvu sienā ieprasīšu, ko tad ir. Un pēc tam viņa pateica to, ka man izveros. Jā. Jā, es publicēju šodien tos, kad mēs runājām, mēs aizvakar runājām, ja, tos podcasts par to. Laikam, jā, un viņi tur tagad psiho par to informāciju, ka mēs esam ritīgi izsmējuši pedofilu Kasparu, un visu tos bunkuru šizofrēniķis raknos parazīts, un tā. Ja mēs nesmējamies, tā ir nopietna runa. Nu jā, bet tā ir nopietna runa, bet mēs, tas ir viens no veidiem, kā mēs nopietni viņus, nopietni ar viņiem cīnāmies, mēs viņus kaut kā izsmējam. Es pielietoju tādu stratēģisku gājienu, ka es vienkārši katru dienu. Jā, viņš man vakardien skrēja pakaļ, kročas to šļūpu. Bļa, tas nav īstais, tu dauni, tas, bļa, strīpiņš bija, kas tev skrēja pakaļ. Tad kāpēc viņš man skrēja pakaļ? Es negribu tos seksbotus, ja viņam teicu. Stulbēs, tu sako līdz bazaram. Jā. Bet labi, seksbots skrēja, man pa istab arī dažreiz. Es jau neko nesaku, es jau negribu, lai man tā kā izvaro uz vietas. Tu domā tās silikona lellītes? Nē, viņi kruči vibra un saka, seks. Ej, tu nost. Es tev vienkārši nobanēju šīs tajā dzīvē. Vienkārši ziņas pārāk smieklīgi. Es tajā bunkurā jūs izligāju, jūs man seks. Nē, labi, bet tad kas notiek ar strīpiņu? Viņš šobrīd tā kā pilnīgi debils skatās, tā kā pūtnes slims galīgi. Kas notiek? Jā, šļirsti iedod. Par ko meitenes runā šajā podkastā? Es zinu, viņš ir kaut kāds pedofils izvarotājs, viņam ir baigie triggeri uz visādām kodām seksa tēmām, un vēl jaunāki cilvēki par to runā. Viņš ir ļoti viegli ievērst. Man liekas, ja viņam tas ir triggers, mums būtu jārunā par to vairāk. Tā kā tiešām kārtīgāk jārunā par seksbotiem. Viņš skatās šo podcastu. Viņš manā pieslēgumā, viņš man noklausās. Viņš zina, tā kā kaut kādiem šitiem slepenējiem, tā saucamiem slepenējiem, ir šitie pieslēgumi, un man bunkurā ir pieslēgušies vairāk kaut kādi imbecīļi, kaut kādi visādi urodi. Un, ja kādi runā par kaut kādām šādām tēmām, kā šajā podkastā, tie visi kropļi ir vienkārši sastinguši un izjāti. Tāpēc, ka, viņi slimi visu galā. Viņi ir slimi. Es atceros, ka tu pieminēji to, ka trigger vārds ir radio arī. Jā, tas senāk vairāk, kad viņiem kaut kāds, kad viņi runāja vairāk kodos, kad nevarēja atklāt, ka ir kaut kāda šitā komunikācija, brain to brain. Tad viņi baigi triggerojās, ja kāds atklāja to, kad dzird balsis un visu to pārējo. Vai tagad tas viņas tikai hardcore daudzu ar šitām visām seksa botu tematikām, kad es stāstu kaut kādas situācijas, kur kādi seksa boti savā starpā ir tur pisušies vai kaut kas noticis un tā tālāk, tad viņi vienkārši jūdzās no šitādām tēmām. Tu gan jau ka gaidi, kamēr tev pasaka, lūdzu, daudz man. Es to tikai gaidu, jā, mēs esam tikai kad cilvēki par kaut ko tādu pēkšņi fonā sāk runāt, jo mans viss militārais pieslēgums signāls vienkārši karās augšā. Un es speciāli arī dzeru ritīgi daudz šņabi. Es sadzeros. Es tev reizi 12 gāju internetu. Jā, es ritīgi sadzeros, lai es varētu pēc tam iet aizmigt vienkārši tā kā knokautā. Un tad visi tie bunkurā šizofrēniķi, kas manā pieslēgumā, un viņi visu nakti, viņi arī atslēdzās, bet viņi pamostās no rīta ar kādu trieku, jo viņi nesaprot, kas ir iepriekšējā vakarā naktī noticis, un viņiem trūkst informācijas, un tur slēdzās klāt vēl visādi idioti, visādi pensionāri, kas viņiem atgādina, atkārto
par ko tad mēs esam iepriekšējā vakarā runājuši. Nu, tā kā tas militārais signāls pieslēgums ir pilnīgi nelīdzsvarots. Man līdzsvars ir. Man arī. Kā tev, ķipā, tās divas pudeles tev viņas baigo līdzsvaru dod, ja? Jā. Es vienkārši tāpēc, ka es dzeru ļoti bieži. Un alkohols man palīdz. Viņš tev palīdz nedabūt šizofrēniju tā kā šizofrēniķei Hertai. Ļoti iespējams, ka jā. Ļoti iespējams, es pat ticu, ka tas tā varētu būt, ka vienkārši šizofrēniķa Herta nelieto alkoholu. Viņi vienkārši gan jau, ka klausās tajās balsīs, seko visās norādēs, un tāpēc viņi atrodas tur, kur viņi atrodas. Bet man no augšas padeva ziņojumu to, ka šizofrēniķa Herta ir uzbrukusi ar šļircēm, sprākstvielām. Jā, to arī grūti. To, kad viņu vajadzētu bunkurā noslēgt, tā kā, tas tiešām jau traku paliek. Jā, tur visi traki, kas tajā bunkurā dzīvo. Kaspars vienīgais, kā tāds princis izolatorā, ķipa slepenais aģents, tāds neaizskaramais. Visādi esnie kropļi nāk tur Kasparu atbalstīt. Jo Kaspars ir... Kas ir ap Peteni? Tā tiesas Peteni ir Kaspara mammīte. Un tāpēc arī visi tie imbecīļi lien dirsā Kasparam, jo tas ir, jo tiem imbecīliem tā tiesas Peteni ir viņa priekšniec. Un ja viņi sūtīs dirst savu priekšniec, viņiem nemaksās algu, viņiem nebūs par ko dzīvot. Kā Štrīpiņš saka, man ir meita, ja? Viņiem ir jāpakaļaujās tiesnesai Petenei, jo, ja viņš sūtīs dirst tiesnes Peteni, tad viņš nevarēs savu meitu pabarot. Un tāda arī tā slepeno aģentu loģika tajā kreisajā kantorī. Vajag jau tomēr to naudiņu dabūt, ja jau mēs to tiesnesi Peteni un Petu Šaru sūtīsim dirst, tad jau mums nemaksās un mūsu bērniņi nomirs badā. Tā ir visa viņa dzīves filozofija. Kāda ir tava dzīves filozofija? Šorīt vienkārši likvidēt visus tos deģenerātus, jo viņi neko labu ne Latvijas tautai, ne Latvijas valstī nekad nav devuši. Ko tev vēja ģeneratori izdarīja? Neko. Pilnīgi neko. Tu tikko teici to, ka tev vēja ģeneratori jāatslēdz, jo deģenerāti kaut ko. Tas bija kaut kas cits. Tas nebija kaut kas cits. Tas bija no citas mājas. No kuras mājas? No tās zaļās ar tiem roziem logiem vai tur, kur zem bunkura galvu nokrita? Tagad pa Kaspars pa logu paskatījās ārā, vai tas gadījumā nav pie viņa pieslēgumā. Vakar arī bija kāda situācija, kad kāds stāstīja, ka zem galda kaut kas viņam esot, un Kaspars arī pārbaudīja zem savu galdu, viņam, viņš tāds tik liels šizofrēniķis. Un ja tu pieminēji to, ka ļoti labi izdarīja, ka pateici par to logu vai ārā, tur kaut kāda zaļā gaisma, vēl cita gaisma. Kaspars pārbaudīja savu logu uzreiz, un kad vakar man pieminēja to, ka vai zem galda tur stāv kaut kas tur, tad Kaspars arī es sajūtu signālā, ka viņš vienkārši paskatās uzreiz automātiski zem galda. Viņš ir tieši tik debīls, tik ļoti jūtīgs.